2011. gads ir otrajā iesniegšanas kārtā atbalstīto projektu realizācijas uzsākšanas laiks. Biedrība saņēma 22 pieteikumus, no kuriem finansējumu piešķīra 16. Rīcība, iedzīvotāju pulcēšanās vietu izveide un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. Biedrības Lanģezers projekta mērķis ir labiekārtot peldētavu Lodes pagastā. Biedrība Oleru muiža projekta līdzekļus lietos muižas dārza iekārtošanai atbilstoši 19. gadsimta stilam. Biedrība Kokmuiža iegādāsies inventāru dažādiem jāšanas sporta veidiem. Biedrība REG plāno sporta aktivitātēm nepieciešamā aprīkojuma, elektronisko sacensību rezultātu fiksēšanas un apstrādes iekārtas iegādi. Biedrība BMX sporta klubs Tālava izveidos olimpiskajiem standartiem atbilstošu BMX velotrasi. Nodibinājums Māra Štromberga aģentūra sagatavos velotrasi līdzīgu Pekinas olimpisko spēļu trasei. Dabas stūrīši, sporta inventāra iegāde Vilpulkas pagastā. Masalacas novada pašvaldība pilsētvides labiekārtošana. Biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks sakārtos un papildinās esošo turisma infrastruktūru. Biedrība Nurmu karaliste jauniešu centra izveide Naukšēnu novadā. Biedrība Kaķi laikmetīgu tērpu darināšana dziedātājiem. Rīcība, pakalpojumu pieejamība un dažādošana. Biedrība Latvijas steiku klubs sniegs pakalpojumu iedzīvotājiem liellopu gaļas pagatavošanas prasmju apguvē, izmantojot iegādāto aprīkojumu. Kocēnu novada dome finansējumu izlietos kultūras nama apskaņošanas iekārtu iegādei. Biedrība Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība plāno speciālo automašīnu garāžu rekonstrukciju. Biedrība Ezerkrasts AZ plāno sniegt pakalpojumu laivu noma makšķerēšanai un laivošanai, kā arī vēja dēļu un inventāru nomu apmācības, sacensību un treniņu rīkošanai. 2011. gads biedrībai no Salacas līdz Rūģai iesākas ar pasākumiem, kas veltīti realizēto projektu prezentācijai. Kocēnu novads bija aktīvākais projektu iesniedzējs 2010. gadā, tādēļ arī pirmie vērienīgie pasākumi notiek Kocēnu kultūras namā. 29. janvārī uz koncertu Es varēju rotāties aicināja dziesmu kopas Anuļa dziedātājas. Koncertam tika gatavota īpaša koncerta programma. Tautas dziesmu apdares un maestro Raimonda Paula romantiskā un nedaudz smeldzīgā dziesma Latgalei. Jau pēc mēneša, 25. februārī Kocēnu kultūras namā, tiek rīkots nākamais vērienīgais pasākums. Kocēnu novada domes realizētā līdera projekta prezentācijas vakars Skanīgi kultūras pasākumi Kocēnos. Kocēnu novada pašvaldības attīstības speciālisti Evijas Naglas vadībā analizējuši situāciju savā lauku teritorijā un secinājuši, ka partnerības no Salacas līdz Rūjai stratēģijas īstenošanas galvenais drauds ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. Viens no galvenajiem cēloņiem iedzīvotāju aizplūšanai ir dzīves kvalitātes ievērojamās atšķirības, kas pastāv starp lauku un pilsētu iedzīvotājiem. Lai ieviestu pozitīvas pārmaiņas, lauku pašvaldībām jādomā, kā šīs atšķirības mazināt. Kocēnu kultūras nama rīkoto pasākumu labskanības nodrošināšanai tapis projekts, kurš saņēma līderu finansējumu apskaņošanas iekārtu iegādei. Kā jūs vērtējat Kocēnu novada iesniegtā projekta nozīmīgumu? Saknes jau man joprojām ir Kocēnu novadā, un man šovakar ir tiešām milzīgs prieks redzēt šo projektu jau realizēt. Jo to mēs redzam arī visu cilvēku sejās, jo skaņa, gaisma un vispārējais, es domāju,
atbilst restaurētam Kocēnu kultūras namam, un es domāju, ka viss ir noticis ideāli, un tiešām ir prieks par šo darbību tātad šajā apvienībā no Salatas līdz Rūjai, ka Kocēni ietilpst šeit, un aktivitāte ir bijusi ievērojama. Teritorijas iedzīvotāji cer uz valsts lēmumu arī nākamā plānošanas periodā piešķirt līdzfinansējumu Eiropas Savienības projektiem. Vai tas būs iespējams? Par to mēs, protams, daudz runājam arī Saeimā, kad šī palīdzība ir nepieciešama, lai labāk varētu apgūt Eiropas naudas. Un, atliek cerēt uz to, ka risinājums būs un visi dzīve mums sakārtosies labāk un varēsim valstī ar naudu iztikt labāk. Kāds īpašs notikums ir Kocēnos šovakar? Kocēnos mēs kārtējo reizi tiekamies reizi gadā Kocēnu novada pašvaldības ballē. Mēs to saucam par gada ballu, un šodien ir arī ļoti liels notikums, kad ir noslēgusies projekta realizācija. Skanīgi pasākumi Kocēnos. Vai agrāk tā nav bijis? Tā agrāk ir bijis, bet tik skaisti Kocēnos kā šodien kultūras namā nav bijis, jo ir izremontēts kultūras nams, kurš ir arī par projektu naudām, Eiropas projektu naudām izremontēts, un kultūras nams ir atklāts 4. septembrī. Ar skaistām telpām, ar gaismām, bet šodien ir piepildījies ļoti liels sapnis, kad mums ir arī skaņa aparatūra, multifunkcionālā iekārta, kas ir ploteris un iespēja, teiksim, šo skaņu un redzēt un dzirdēt arī otrā stāvā kamīnas zālē. Es domāju, ka sapņi reizēm piepildās. Ko māksla un kultūra dod Kocēnu novada iedzīvotājiem un jauniešiem? Es domāju, jebkuram cilvēkam šī nozara dod ļoti daudz, un šis nams tomēr ir vieta, kur mēs visi satiekamies, kur satiekās mūsu bērni, kuri nāk uz kolektīvu mēģinājumiem, jo šajā Kocēnu kultūras namā strādā visi skolas kolektīvi. Ne tikai kultūras nama pašdarbības kolektīvi, bet arī skolas kolektīvi. Evija, tu kā profesionāla projektu izstrādātāja vislabāk zini, cik laikietilpīgs ir šis darbs. Kā to plānot un vadīt? Kāda ir tava speciālistu komanda? Idejas rodās kopā. Rakstam mēs divatā, man ir palīdz ļoti laba meitene Lelde. Un finanšu lietas, protams, kārto grāmatvedībā. Bet budžetus mēs liekam kopā, kā jau jūs zināt, arī, lai mēs uzrakstītu projektu, mums ir jānopamato, ka tas ir ekonomiski izdevīgs un ka tas ir tieši tas, ko mums vajag, un tā cena ir izdevīgākā, tad priekš projekta sākot, lai mēs rakstītu, tad mēs to cenu apzinām, un grāmatvedži pieslēdzās mums tajā brīdī, ka mums ir līgums parakstīts un ir jāsāk gatavot lielie papīra atskaites, un tad mums pieslēdzās arī grāmatvedība, kas mums arī pašvaldībā ir pietiekoši zinoši un spēcīgi, tā kā ar finansējumu mēs pēc tam tiekam ļoti labi galā. Kādas ir idejas nākotnē? Protams, idejas mums ir daudz, un vēlmes arī, un mēs meklējam ar vien vairāk iespējas, kur varam startēt, un arī šie līderu projektiņi ir ļoti, ļoti labs atbalsts arī pašvaldībām, ne tikai ar biedrībām, bet tieši arī, ka pašvaldības var sagatavot pieteikumus, un tas ir arī tāds garants un stabils tiem projektu sasniegtajiem mērķiem uzturēšanā ilgtermiņā. Un tādēļ mums arī ir doma neapstāties pie iesāktā, tad aparatūra mums šeit ir iekštelpās, mēs skatāmies arī uz ārpusi, un lai Kocēnu novada iedzīvotājiem arī būtu skaisti pakalpojumi un dažādas sabiedriskās aktivitātes, tā kā idejas mums ir vairākas, un mēs arī centīsimies izmantot uz priekšu iespējas, ko sniedz partnerība no Salatas līdz Rūjai. Kā viens no interesantākajiem ir novērtēts biedrības Oleru Muiža iesniegtais projekts 19. gadsimta dārza sporta spēles un izklaide Oleru Muižā. Oleru Muižas komplekss ir izcils 18. gadsimta beigu, 19. gadsimta sākuma klasicisma arhitektūras paraugs. Oleru Muižas sienu glaznojumi ir valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. 2000. gada ziemā Muižas kungu māja cieta ugunsgrēkā. Pilnībā bojā gāja ēkas jumts, arī iekštelpas cieta no ūdens un sala. Šobrīd Muižas kompleksā norit pakāpeniski un mērķtiecīgi atjaunošanas darbi, lai veicinātu tās publisku pieejamību. Muižas dārza kompleksa un apbūves teritorijas saglabāšana ir vienlīdz nozīmīgas. Kopta, veidota un uzturēta parka vide kļūs par vērtīgu tūrisma resursu vietējai sabiedrībai.
Projekta 19. gadsimta dārza sporta spēles un izklaide Olermuižā ietvaros biedrība Olermuiža ir iecerējusi jau esošajās iekoptajās ziedupļavās un zālāju laucēs novietot mazās arhitektūras formas. Lai parks kļūtu interesantāks vietējiem iedzīvotājiem, tajā varētu organizēt pasākumus un būtu patīkami uzkavēties. Lapene, dārznieka namiņš, soli un šūpoles tiks izgatavoti par paraugu, ņemot 19. gadsimta beigu paraugu albumu. Lapene un soli tiks novietoti vēsturiskajās vietās. Tiks iegādāts vēsturisko spēļu inventārs, šūpoles, spēles karalis un ripas dzīšana. Dārznieka namiņš būs gan vizuāli baudāma mazā arhitektūras forma parka vidē, gan funkcionāli tik nepieciešamā vieta, kur glabāt spēļu un parka kopšanas inventāru, kā arī ar jumtu sekta vieta, kur organizējot pasākumus parkā var apmesties mākslinieki un citi. Naukšēnu novada teritoriju pārstāv projekts, ko iesniegusi biedrība Kaķi – kora kolektīvs. Projekta mērķis ir radīt laikmetīgus un estētiski baudāmus kora dalībnieka tērpus. Visiem caunu cepuri,